Vai TRT testosterona aizvietojošā terapija ir izcinājums vai risks? Gan risks, gan risinājums jāskatās no cilvēka. Ja tas cilvēks ir 40 gadīgs ar zemu testosteronu, tad tā ir obligāta nepieciešamība. Testosterona ir līdzīga, bet ne tik nopietna. Tātad, ja tur ir pazemināts testosterons, tas, ko tu nelieto, ir neveselīgi. Bet, ja tu esi, teiksim, 20 gadus vecs, un tev ar testosteronu viss ir ok, tad testosterona lietošana ir risks. Tā kā tur jāskatās noteikti no cilvēka, bet ir jāsaprot tā doma, ka, ja tev ir zems testosterons, tas, ka tu nelieto testosteronu, ir ļoti neveselīgi. Ja tev ir pār 50 gadiem, un tu nelieto testosteronu, tas ir neveselīgi. Tas tā vienkārši ir. Tāpēc, ka bez zema testosterona pazudīs muskuļmasa, pazudīs motivācija kaut ko darīt, celsies augšā holesterīns, un tu vienkārši kā cilvēks kļūsi neveselīgāks. Līdz ar ko visiem hormoniem tev ir jābūt līdzsvarā. Ja tos ķermenis dabīgi neizstrādā testosteronu, vairs kaut kādā vecumā to viņu obligāti vajag aizvietot.